Čau, ir jau 100. diena, es vairs neatceros, ir pēc Jāņa diena, un jūs prasat pamācību, un jūs dabūsiet pamācību. Šodien būs triks ar pamācību. Vispirms es jums to triku parādīšu. Tā redzat, man ir gredzens uz gumijas. Bet ja es viņam saku, lido draudziņ, lido, kusties, saku kusties, viņš sāk lēnām kustēties. Jā, aiziet. Ātrāk, brauc augšā. Ej. Un viņš uzbrauc līdz pašai augšai. Parasta gumija, parasts gredzens. Neparasts gredzens, rotburju lietas. Kā jau droši vien sapratāt, trikam vajag gredzenu un gumiju. Tas ir viss, ko jums vajag. Jūs uzvirat, laikam, tā kā gredzenu uz gumijas. Un lūk, ir vienīgais noslēpums, kas ir šajā trikā. Tā kā jūs paņemat un šo te gumiju ieliekat sev starp pirkstiem un saspiežat. Tā kā, ka jums pirkstos paliek gumija, liela daļa paliek pirkstos. Lūk šādi. Bet, protams, jūs nerādat aizmuguri, tad viņi visi redzēs to gumiju. Bet jūs rādat tikai priekšu. Un šo jūs varat pastiet augstāk. Un tā kā nevis šādā leņķī, nevis baigi augstu, bet kaut 45 grādi jau var būt. Kaut tā. Un tad, ko jūs darat, jūs mēģināt nekustināt šīs rokas, lai viņas ir stingras. Un tad vienkārši laidiet lēnām vaļā ar šiem diviem pirkstiem to gumiju. Un gredzens pats sāks iet uz augšu, jūs, protams, nerādat. Loģiski. Un gredzens pats iet augšā. Un tā jūs noķerat lūk galu. Kad ir gals, jūs to notverat. Un gredzens ir tikko paveicis burvju lietu. Bet atcerieties, ka jums vajag to 90 grādus. Uz lai nedariet to, tas vairs nav tik maģiski. Tas man liekas, nestrādā tā. Bet jā, uz augšu un laidiet to vaļā. Un tad viņš pats. Nu, jūs patrenēsiet pārreiz un tad jau jums sanāks. Karali, es esmu izpildījis jūsu lūgumu. Te būs puķa galva. Vai izpildīsiet savējo? Jā. Lūk šeit, te būs princeses roka. Labi, tiekamies tad jau rīt.